Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad šīs dienas video būs ļoti exciting video, jo es jau jums apsolīju. Uztaisīšu room tour. Labi, man nav 6000 subscriberi, bet man vienalga vēlos piepildīt jūsu sirsnības ar manu istabu. Kaut gan es tik ļoti to negribētu darīt, bet man kādā šķība jūs vēlēties, tāpēc. Un es arī izvēlējos tādu dienu, kad man istaba ir bišku nekārtīga, tāpēc es ļoti atvainojos, man negribējās viņu sakārtot. Jūs jau vēlējāties redzēt manu istabu pat viņas sliktākajos brīžos, tāpēc, nu jā, īsti jau es citu neko nevaru teikt, tāpēc uz priekšu. Kāpēc tu tēsi? Es tagad filmēšu Lotu, viņai room tour būs. Ej projām. Nu labi, bet tad, ko es daru? Tātad jūs ienākat iekšā manā istabā. Un jūs redzat šādas skaistas durvis. Paskatieties, cik eleganti ir ieliktas šīs smukās nagliņas un izskatās tik spīdīgi. Tad šis ir tāds maziņš efektiņš, ko es uztaisīju, tā, ka man bija kaut kādi, nezinu, 10 gadi. Lota ir Es tur gribēju rakstīt, Lota ir aizgājusi, bet es sapratu, ka marķieri nevarēs noņemt no koka, un tad viņš man tur stāvēja visu laiku. Es arī biju gudri 10 gados, tāpēc, yes. Tad, lūk, ir šāds ļoti elegants slēdzis. Rekur gulta, rekur tā, un tas ir, kā izskatās man istaba no durvīm. Te es parasti guļu, es saku parasti, jo ir arī neparasti. Te ir kaut kāds mani hudijs, tad ir mans telefons, nezinu, ko viņš dara. Pidžamas biksītes ar tādu lielu skaistu caurumu. Close up. Ļoti skaists caurums. Tad te ir mans krekls, ar ko es guļu, ļoti smuks spilventiņš. Manu miesīšu darbinājums manā iepriekšējā vārdu dienā. Rekur rakstīts Agija, Alise, un tad reku viņas ir te. Un apkārt ir visi mūsu segvārdi. Divas ļoti skaistas zeķes, vēl viens spilvents. Šis. Jūs redzēsiet, kāpēc man ir šis, turpinot video. Ļoti skaista sega, šāda sega, un tad ir vēl arī tumšāka sega. Un tad mēs ejam uz šo vietu spogulis un skaistais loks. Īsti detalizētāk es nevēlētos iet, bet te ir, kaut kādas ļoti smukas saules brilles. Kaut kādi make-up lietiņas, kādi, nezinu, spogulīt, gumija, lai sataisītu skaisti matus. Vispārīgi, runājot par matiem, rakstīt apakšā Halloween video idejas. Es jūs tur neredzēju, es tikai izpūtu savu degunu, jo man bija tik ļoti skumīgi, jo es skatījos ārā, cik ļoti skaists ir laiks, un es sapratu, ka es šo laiku nevaru izmantot liederīgi, jo es daru šo, ko es runāju. Šeit arī mans vīraku holders, a.k.a. vīru holderis, kā jūs redzat, te nav neviena vīra. Tālāk mēs ejam un wow, te ir pakaravie, uz kā var pakārt savas drēbes. Kur ir mans škaf, kur es holdoju savas clothes. Ja jūs vēlaties ļoti redzēt, kas ir manā škaf iekšā, varat vēlēties ļoti ilgi. Un tagad visskaistākais brīdis manā mūžā. Skaistais brīdis ir over, ejam tālāk. Vēl viens loks, wow. Un tad šeit ir mans skaistais maisiņš, bet tur man ir iekšā adījums. Tad šeit ir ļoti skaisti nomestas somas un kaut kādi maisiņi. Es te pagulēšu. Tikmēr, kamēr es guļu, Skārlet, pats labākais radījums pasaulē. Jūs varat žāvēt matus, varat žāvēt rokas, varat žāvēt visu, ko tik vēlaties. Skārlet, tavs labākais draugs. Un tagad mana mīļākā daļa – atkritumu spainis. Kas tad mūs šodien šeit sagaidīs?
Skaists matu kušķis no maniem matiem. Un tagad mana galda ērija vai vienalga. Šis ir ļoti skaista dekorācija. Lūk, ir mans skaistais galds. Uz šī galda stāv ēdienu kastīte, ļoti skaista lampa, dators, JF burtnīca, penālis. Mana šī rīta brokastis, tur, kur ir piltenes un viss tas. Tad man te augšā ir grāmatas un viens augs un grāmatas, skolas grāmatas. Tad blakus galdam man ir šāds maziņš, nezinu pat kā lai šo sauc. Bet, tur man kaut kāds pulkstenis un kaut kāds mans sīkums. Un tad šeit kaut kāds mans meistarojums, nezinu, ko es te gribēju izdomāt, bet kāds arī. Tas nav svarīgi. Svarīgi ir, kas ir uz galda. Ļoti skaisti izveidots kaktus. Au, man sāp. Sakaltis augs, mana gumija, svece. Au. Labi, šitien apakšā man stāv grāmatas. Te ir kaut kāds sviests, te ir atkal grāmatas un te ir kaut kāds sviests. Okay. Paldies, ka noskatījāt šo video. Neaizmirst nospiest laiku, arī subscribe, komentē apakšā video idejas, jo man nav ideju. Tā!